Es gribu šodien parunāt par Dievu klātbūtni. Jo es gribu parunāt par galveno. Un galvenais ir tātad daudz domas es nedēļas laikā pierakstīju, un tā kā no pārpilnības raga nāk, godīgi sakot. Nāk arī tas, kad Svētais Gars mani diezgan konkrēti māca. Es konkrēti dzirdu. Dzīvoju, dar kaut kādas lietas, man vienkārši ir stop. Tā kā viss apstājās, un es saprotu, ka Dievs ar viņu runā, viņš mums ir konkrētas lietas kaut kādas. Denis ir tā, Denis ir šitā, un es ņemu uzreiz rakstu, vai telefonā, vai kaut kur pierakstu. Un es iesaku tev arī tā darīt. Pieraksti savus iekšējos stāvus, pieraksti savus domas, zini, ka tu dari, jā, super. Jo iespējams, par to vajadzēs palūgt tev pašai, varbūt tev vajag ap to pameditēt, varbūt tev ir vajadzīgs rakstu vietas, kas ap to ies. Iespējams, ka tevi Svētais Gars gatavo sarunā ar cilvēku, kur tu satiksi pēc 5 minūtēm. To tu nezini, vai ne? Bet tas ir viens kopums. Un tad, lai es būtu strīmā vienā, es teikšu, izstāstu šo pirmo. Sporta zāle. It kā tās vieglās sarunas ar visiem džekiem. Un ir viens cilvēks, es trenējoties, man tā kā, es to nevaru izskaidrot, bet ir viena no lietām, kas notiek, kad es viņu redzu, tā kā es ieraugu to cilvēku, un es tā kā saprotu, ka kaut kas tur ir. Es nevaru nodefinēt, kas tur ir, kā tur ir, kas ir tā. Praktiski es rādu tur. Bet es viņu piefiksēju, un es redzu, ka ne saruna izveidojās, nekas tur neizveidojās. Īstenībā viņi pat vairāk neizveidojās, nekā izveidojās. Gribējās tā kā separēties. Tad, kad es jau biju saģērbies, es sēdēju lejā sporta zālē, mums ir tāds divāniņš tur, un šis cilvēks nonāca lejā. Un es redzu, ka viņš grūti elpo, un viņš saka, jā, viņš saka, man ir problēmas ar astmu, un es saku, bet jūs jau arī esat uzpīpējat, vai ne? Nu jā, es pīpēju un tā. Viņš arī ir sporta zālē, viņš cīnās par savu veselību. Un es tajā brīdī vienkārši es saprotu, ka man ir jālūdz par viņu. Tā kā diena. Es vienkārši saprotu, man te par viņu jālūdz. Un kā es zinu, parasti man ir tā, ka, ja Dievs grib, lai es par kādu lūdzu, man uzreiz piepildās ķermenis ar svaidību. Es vienkārši tā kā maras esmu pilns. Man tā kā baterija uzlādējās. Nu, katram ir savādāk. Man ir tā. Pie tam, vienkārši tā kā, es tā kā gatavs. Es varētu būt pilnīgi negars stāvokli, es varētu būt super noguris, kas ar manīm arī bija pēc treniņa. Nekā. Un te pēkšņi pietuvojoties situācijai, kurā ir jāizlīdz Dieva spēkam, Dieva spēks aktivizējās. Ot tā tas notiek. Un Pāvils raksta tā. Viņš saka, kur ir grēks, tur ir žēlastība. Nav vajadzīga nevienam žēlastība, ja nav grēka. Es traktēšu savādāk. Kur ir bauslība, tur definējās grēks. Bišķi dziļākajiem, ja? Un uz to Pāvils saka, ir vajadzīga žēlastība. Jo, ja nav grēka un nav bauslības, viss ir tīri, viss ir žēlastībā, visi ir svēti. Svētums ir tas, par ko cīnās kristietība. Cīnās par svētumu. Viņi saka, svētums, vai tu esi grēcīgs, vai tu esi svēts. Un tad ir tas objekts, kurš tā kā saka, tu neesi pietiekami svēts, tu esi ar grēku, tur, teiksim, tu neesi izpildījis 10 baušļus, tad Jēzus spēks to noklāja. Viņš saka, Jēzus upuris noklāja, viņš dod svētumu. Kristietības moments, ja? Bet Pāvils saka tā lieta, viņš saka, tur, kur ir tas grēks, viņš tā kā vairojās, tajā vietā atnāk Dieva žēlastība. Tātad mēs nevis fokusējamies uz grēku, vai mēs fokusējamies uz bauslību, vai Mozus mācību, vai grēcīgu apziņu. Bet mēs patiesībā gribam, caur kristietību, caur ticību, mēs gribam kļūt svēti. Kas ir galvenais visā šajā stāstā? Ir tas, ka mēs negribam būt grēcīgi, mēs negribam bauslīgi, mēs negribam būt nepareizi un tā tālāk. Mēs gribam caur kaut ko nonākt debesīs. Tad šis te svētums,
žēlastība kā ierocis, viņš ir instruments. Tas nav gala punkts. Žēlastība nav gala punkts, viņš ir instruments. Žēlastība ir tava mašīna uz darbu. Ja? Ok? Pielats? Žēlastība ir tavs instruments uz debesīm. Žēlastība ir tavs instruments Jēzu. Un žēlastība nav vajadzīga tavā dzīvē. Ja nav grēka. Un Pāvils tālāk viņš saka, nu ko? Tad, lai grēks vairojās, un mēs darīsim, kā mēs gribam. Manā dzīvē es redzu tā. Ja ir slimība un vajag glābšanu, un svētais gars to ir paredzējis, viņš man saka, man neinteresē, kā tu jūties tev. Aiziet, tas ir tas brīdis. Vajag izliet žēlastību. Vajag izliet Dievu spēku. Vajag palūgt, vajag runāt, vajag pateikt, vienalga, kas tas ir. Prezidents, grāmatvede, tavs čoms, labākais draugs, ar ko tu aliņu kādu 20 gadus esmu maucis. Gribēju tie garāžā un neskatu. Un pēkšņi tu viņam saka, hei, vecais, ir pilnīgi savādāk. Ir žēlastība, ir cita destination, ir cits punkts. Tas ir transporta līdzekļs. Žēlastība uztver kā metro, lidmašīnu uz Havaju salām. Bet galamērķis ir tur. Tajā brīdī tu vienkārši jūti, kad iet un lej ārā. Punkts. Tas vairs nav tava atbildība. Viņam pieleci, viņam nepieleci, viņš dziedinājās, viņš nedzird, nav tava atbildība. Nav tavs biznes. Tas ir viņa biznes. Bet viņam ir vajadzīgs tu. Viņš grib tevi runāt, viņš grib tevi, caur tevi. Tas notiek. Jo tu esi viņa bērns, tu reprezentē viņu. Tāda viena konkrēta doma. Cilvēks apsēdās blakām. Es teicu, nebaidies, es uzlikšu tev roku. Nu, viņš reāli, es redzēju, ka viņš nevar elpot pilnu. Viņš saka, man ir progresējošā astma. Es nezinu vispār, ko tas nozīmē. Bet es redzu, ka cilvēks nevar to elpu dabūt iekšā. Nu, riktīgs vecis tāds, interesants cilvēks. Es saku, tad nebaidies uz jūs tomēr. Nebaidieties, es jums uzlikšu roku un jūs sāksiet normāli elpot. Es esmu mācītājs un man tēvs pateica, ka man ir pa jums jāizlūdz. Un mēs sēžam uz divāniņu, tā kā viņš apsēžās. Es uzliku viņam roku un es teicu, vienkārši lūkšanas laikā, es saku, elpojiet dziļāk. Un es redzu, ka no... Es redzu, ka viņam elpa. Un šitādas elpas lūkšanas laikā izaug pa šitādu elpu un pa šitādu elpu. Nav varianti, ka viņš nepārdzīvo Dievu klātbūtni. Tur nav varianti, ka viņš nepārdzīvo Dievu mīlestību. Tur nav varianti, ka viņš teikt, nē, Dievu nav, ko tu tur stāsti? Viņš tieši otrādāk. Viņš sāk elpot. Viņš pēc tam sēž krāta galvu, viņš nesaprot, kas viņam noticis. Es saku, tas ir svētais gars, nebargies. Tas svētais gars, viss kārtībā. Es saku, Dievs paņems visu veco tavā dzīvē projām, jo Dievs tev mīl. Tev ir pilnīgi jauna dzīve. Tu esi viņa dēls. Tas ir svētais gars. Viņš jau neizspēlējās. Viņš nespēlējās. Viņš ir mūsu. Viņš grib, lai mums ir pa īstam. Viss pa īstam. Okay? Tā kā es gribēju pateikt, ka svaitījums viņš strādā. Tagad par galvenā. Redziet, bārda un labs ritenis nedara tevi par hipsteri. Bībele tev nedara par kristieti. Draudze tevi nedara par mācītāju. Tieši tā. Tu esi tas, kas tu patiesībā esi un kādi ir tavi mērķi, galvenais. Tavs galamērķis ir debesis. Galvenais ir tavs saturs. Es tev gribu pateikt, Dieva vārds ir laba lieta. Un ritens ar vārdu ir forši. Un Bībele tev uz galvas ir forši. Uz galva ir forši. Bet labi, ja tas ir dzīves tavā dzīvē. Tā sirds. Un tas ir tas, pa ko runā Jēzus. Tikai par to. Pēc, kad pirmā draudze jau nelasīja to Bībeli, viņiem nebija ko lasīt. Vienkārši, padomājiet par to. Iedomājieties, jūs kā kristieši šodien dzīvojat, mēs mācāmies trešdienās Grace skolā, mēs mācāmies par atklāsmes grāmatu.
Mēs lasām Mateja evaņģēliju 23-24, un mums ir jāsaprot, ka patiesībā neviens jau to izņemot mūs nav lasījis, kad Jēzus taču nelasīja atklāsmes grāmatu. Jūs dzirdiet? Labākajā gadījumā Jēzus bija Daniela lasījis. Tieši tāpēc Daniela grāmata, veco derību, viņš runāja tādā sloganā Mateja evaņģēlijā. Viņš jau nelasīja Mateja evaņģēliju, mēs par viņu lasām Mateja evaņģēliju. Viņš runāja ar ebrejiem par to, kā viņi varēja saprast viņu praviešu valodu. Tas ir interesanti. Bet savukārt mūsu kristīgajā uztverē mēs jaucam mērķi ar kaut kādām starposmiem. Mēs jaucam galveno. Galvenais mūsu dzīvē šodien ir Dieva klātbūtne. Masīva Dieva klātbūtne jūsu personiskajā dzīvē. Svaidījums, debesis, svaidījums, kurš jums ir jāsaprot, kā viņš strādā. Es tikko jums stāstīju, kā es esmu iemācījies saprast, kā strādā svaidījums manā dzīvē. Bet es gribu, lai jūs iemācieties, kā jūsu svētā garā sadraudzība strādā jūsu dzīvēs. Jo varbūt tas, kā man, tev nestrādās. Varbūt tev roka nedegs tā kā man. Varbūt tu nebūsi tā kā pieslēdzies spēkam. Varbūt būs pilnīgi savā. Bet tas, ko mēs te darām, šis nav mērķis. Šis ir process. Bet mērķis ir tava ikdienas dzīve. Piepildīt ar Dieva klātbūtni. Burtiski piepildīt. Un tava spēja ar to sadarboties. Sakiet lūdzu, vai ģimenē, kā es pagājušo reizi izteicu tādus sloganus, vai var Begimotu ģimenē piedzīt pērtiķis? Nevar. Bet mēs visi zinām, ka Dievs mūs radīja pēc Begimotu līdzības? Nevar, ne? Mēs zinām, ka Dievs mūs radīja pēc savas līdzības. Un mēs zinām, kad Jēzus saka, ko tu sēsi, to tu pļausi. Zinām. Tātad mēs, protams, reliģiozi skatoties, kā mēs esam mācīti, es pieskaries tam, mēs domājam, ka, tātad, ja tu darīsi sliktu sēklu, tu dabūsi pretī. Vai ne? Nu, ko tu sēsi, to tu pļausi, teiciens. Redziet, ko nozīmē mass media. Redziet, ko nozīmē 1000 reizus pateikta frāze, kurai patiesībā tu nezini būtību. Viņš nerunāja par to, jo ja Jēzus, Dieva dēls, kurš nāca un gadiem stāstīja, ka mans tēvs ir labs, jūs manu tēvu neziniet. Jūs domājat, ka jūs ziniet tādu tēvu, kurš ir dusmīgs, un kurš ir atriebējis, un atriebība pa grēku ir nāve. To jūs ziniet. Jā, mēs zinām, šito Dievu mēs pazīstam, viss kārtībā. Šito džeku mēs zinām. Šito Dievu mēs zinām. Bet, ja es saku, tas nav tas Dievs, kuru es jums sludinu. Ja es saku, tas nav mans tēvs ir mīlošs, žēlastībā, piedodošs, viņš dod jums mūžīgu piedošanu, viņš izdzēš grēku, uzvar bauslību. Ja kāds netic man, neiesim šeit dziļumos, apsēties Facebookā, man ir posti, rakstu vietas, viens pat vienu vienkārši, ejiet cauri. Patērēt savu laiku, jūs gribat atbildēt uz šiem jautājumiem. Šodien nē, bet tas ir pateikts. Draugi, Jēzus sludina tēvu, kurš mīl. Tad viņš saka, ko sēsi, to pļaus. Jēzus, tu esi nojūdzies, nopietni. Tad Jēzus, tu esi nojūdzies, ka tu māci pilnīgi pretējas lietas. Tad tu saki, man Dievs ir labs. Un tad tu saki, ko tu sēsi, to tu pļaus. Jūs kaut reiz esat aizdomājušies. Ja Jēzus teiktu, ko tu sēsi, to tu pļausi, to, što ti sieš, to ti получишь, to vai pažņoš. Tad Jēzus sludina veco derību. Un viņš saka, tie cilvēki, kuri nerīkojās pareizi, viņi dabūs zobs pret zobu un aci pret aci. Ir tā, loģika. Nu, lēnāk, runāt. Pielec? Ja Jēzus sludinātu to, ko es jums saku, ka viņš saka, to, ko tu sēsi, to tu pļausi, tad viņš sludinātu veco derību. Jo viņš teiktu, ka par tavu darījumu un pārdarījumu tev ir jāsaņem sods. Tad viņa akmenis neizkristu no rokas, kad viņš
vainīgais sievietei teica, kurš ir bez grēka, tas met pirmais akmeni. Atcerieties? Kas notika? Visi nometa akmeņus zemē. Jo pēc likuma vajadzēja viņu sist, bet viņš teica, ir kaut kas mainījies. Jēzus visu laiku gāja pret likumu. Viņš viņus izaicina. Tagad skatieties, ko nozīmē šī rakstu vieta. Šī rakstu vieta runā par begemotiem un mērkaķiem. Viņš saka, ja tu iesēji auzas, tad auzas arī tev būs. Tik vienkārši. Viņš apstiprina vienu būtisku, ļoti svarīgu mērķa vēsti šodien. Ja tevi ir radījis Dievs pēc savas līdzības, tad kas esi tu un ko tu nes sevi? Neveiksminieku, nesaprastu, nesakārtotu, vainīgu, devalvētu, nospiestu personību. Vai tomēr tu nes sevī tādu pašu, no kā tu esi radusies vai radies? Par to Jēzus runā. Viņš saka, tu esi tā pati auza, kas ir iesēta tur. Un es tevi tādu redzu. Tu esi radusies no mana tēva. Un es tevi tādu redzu. Tas ir mērķis. Tev dzīvo debesīs. Tagad spēkā uzvar. Izmantojot to, ko tēvs tev ir devis. Pārēsim pie nākošās stadijas. Mērķi un ceļš. Redziet, jūs variet nākt uz draudzi, uz šo te draudzi, pēc coachinga, pēc mācības. Daži no jums varbūt nāk šeit satikt jaunus draugus. Daži grib satikt un būt dzirdēti, daži grib būt saklausīti. Daži varbūt nāk šeit vienkārši pavadīt laiku, vai apstīties uz jaunu sistēmu, kā kāds māca, dzirdēt kādu vārdu, interesanti. Visādi var būt, bet tas nav mērķis. Tas ir tā kā turēt Bībeli uz galda, bet neizlasīt viņu nekad. Jūs saprotiet? Tas ir blakus lietas, tas ir forši, un jūs visu to dabūsiet. Bet tas, kas ir šeit galvenais, ir brīnuma atmosfēra. Dievs personīgi šeit ir tagad. Viņš ir šeit, un viņš skatās un gaida. Tu esi meitiņa, puika, mans puika, reku mana meitiņa. Jūs atnācāt? Wow! Nu, kas jums tur notiek tagad? Un viņš šeit, jūs grib noķert pie tā. Viņš jūs ķer. Tas būtiski. Ja mēs jaucam, tas, ko es gribu jums pateikt, kad nākt uz šeien nenozīmē neko citu kā iepazīties un iemācīties, ko nozīmē svaidījums, ja ko nozīmē svētā gara reāls klābulums attiecības. Un kā ar to, kā tavs vīrs teica, Eriņkungs, praktiski pielietot dzīvē. Es nevarēju atrast vārdu, trešajam saka, praktisks pielietojums dzīvē. Lūk, ko tu dari draudzē. Protams, mēs aizlūdzam, protams, mēs ielādējam, protams, mēs dodam papildus spēku, protams, mēs tevi atbalstam, protams, mēs viens otru atbalstam, kā vien varam. Bet that's not the point. Galvenais ir, lai tieši tavā dzīvē uzsprāgtu debesu valstī. Lai tu individuāli, nevis uz mani, vai ar mani, vai ar tavu māsu, vai ar aizlūdzēju, bet tu esi brīvs, brīva savā personiskā dzīvē un spēku nesošs šifteris, kurš ir jebkurā situācijā, kurā viņš dzīvē nonāk. Viņš saka, stop! Tagad runās debesis. Tu esi auza tajā. Tā ir tā sēkla, tā ir tā piederība. Tu neesi nekas cits. Pat, ja tu gribēsi skriet no Dieva, tu no viņa nevar aizbēgt. Viņš ir vienmēr. Es domāju, ka Jēzu ja mēs ar garu acīm redzētu, mēs eņģeļus un Jēzu redzētu daudz vairāk klubos un bāros, blakus nogurušiem, sasistiem cilvēkiem, nekā baznīcās, reliģijos dievkalpojumu laikā. Es neaicinu jūs uz bāriem. Ja nu vienīgi tev svētais gars saka, hei, paķer savu draugu no turienes izjauj ārā.
Ja? Ejam tālāk. Mērķis. Mērķis ir debesis. Mērķis ir debesis. Es dzirdēju kaut kur, kad esot Rīgā un Latvijā dzēlušās viltus mācības. Viltus mācības. Un es sāku skatīties apkārt, un es domāju, kur viņas ir? Viņas ir jāatrod. Un tad es griezos pie Bībeles. Un es sāku meklēt Bībelē, kas tad ir viltus mācības. Un es sāku domāt, ārpus visus polemikas un vienkārši vārdu plūsmas. Kāpēc vispār cilvēki sludina par viltus mācībām? Jo kas tad ir kristietība? Un tad es domāju, ko dara kristietība? Off topics. Ka mēs runājam par ģimeni, vai par draugiem, vai par biznesa partneriem. Mēs redzam, ka var būt situācijas dzīvē, kad šīs ģimenes draugi vai biznesa partneri grib šķelties. Viņi tā kā iet katrs uz savu pusi, ir strīds. Un bieži vien mēs redzam, ka tie cilvēki šķeļās, vienkārši iet tā kā uz savu pusi. Un tas pats notiek arī, ja mēs kā kristieši nākam pie cilvēka un mēs viņam sakam, tu esi grēcīgs. Tu esi nepareizs. Tev ir vajadzīgs Jēzus. Un tu domā, pirmkārt, man liekas, ka es baigi nepareizi neesmu. Es ļoti labi saku, kā sevi atceros, ka es Jēzu pieņēmu. Es sēdēju tajā brīdī, skatījos uz to medni, kas man sludināja, es domāju, it kā es baigi sliktu dzīvē, neesmu izdarījis. Jā, es tur kādreiz zālīt uzpīpēju, kādreiz tur šito, arī tas, viss ok, skaidrs, bet, kamā, un lai tu pateiktu, ka man par to jāiet ir LA, Dievs vai. Tāpēc es teicu, īsti nav ko zaudēt, labi, es ņemu Jēzu. Tāds bija man atbildi. Saprotiet, ko es apvieno, jeb dod dzīvību. Kas notiek tajās situācijās, kad cilvēks šķeļās? Vai tas ir Dieva raksturs? Dieva raksturs. Kad kāds tiek pazemots? Nē. Un es gribētu teikt tāds piemērs, kas man bija. Man rakstīja viens cilvēks, viņš ir brīnišķīgs cilvēks. Es ticu tam. Un es zinu, ka tās ir Jēzus brilles, varbūt žēlastība. Bet es gribu teikt, ka cilvēks teica tā, viņš bija kaut ko izdarījis, viņš bija rīkojies kaut kā tā, un viņš teica, par to tu vari mani izslēgt. Par to tu vari mani izslēgt, tu vari mani izdzēst. Un tu zini, ko es sadzirdēju iekšā? Es domāju, jā, Denis gribētu varbūt arī izslēgt un izdzēst. Bet Jēzus tā nerīkojās. Un to es arī viņam teicu, zini ko? Neviens tevi neslēgs un neviens tevi nedzēsīs. Tad tieši otrādā. Tu būsi, tu esi gaidīts, tu esi mīlēts, tev tiks izdalīts ekstra laiks un durvis ir atvērtas uz abiem galiem. Bum! Durvis ir vaļā. Un tas ir Kristus prāts. Tas ir Kristus prāts, un tagad es noņemšu to. Iedomājies, mēs šodien kristietībā runājam par kaut kādām maldus mācībām. Es pastāstīšu, kas ir maldus mācība. Bet es tev arī pateikšu, vai Jēzus nav tas, kurš atnāk un pasaka, zini, padomāsim, kā mēs varam būt kopā. Padomāsim, par ko mēs runājam. Vai būtiskais ir, ka tu un Latvija grimst grēkā, vai tomēr būtiskais ir tas, ka Jēzus ir pabeidzis darbu un visa Latvija ir glābta. Un tev ir jāiziet un jāsasprinzinās un jāpasaka, ka visi cilvēki ir Dieva bērni, kuriem ir jāiemāca, kā Jēzus teica, ejiet un sludiniet un iemāciet, gremdējiet manās atziņās cilvēkus. Par dzīvi, par mīlestību, par uzvaru. Iemāciet viņus rīkoties kritiskās situācijās, uzvarēt visu ļaunumu, kas nāk viņu ceļā, mainīt, šiftēt situāciju un atmosfēru. Vai gadījumā tas nebūtu tas darbs, ko Jēzus darītu? Velns šķeļ, Dievs apvieno. Mēs esam pieraduši. Un ziniet, no kurienes tas ievilkās mūsu dzīvē? PSRS laikos jau tas bija. Latvijas jau nekad nav bijis savādāks. Mums bija mēs un viņi. Vecajā derībā ebrejiem, vēl joprojām šodien, kas sekotāji struktūra, mēs sakam, mēs un viņi. Mēs, izraēlieši, svētītā tauta un tie. Citiem vārdiem goji. Mēs, kristieši, svētītie un tie haudēji krieviski, jeb neticīgie. Es tev atvainojos. Kur jūs to lasiet jaunajā derībā?
Vai jūs esat dzirdējuši, kad ir divas sūtīšanas, kad Jēzus sūtīja vienreiz mācekļus ārā sludināt evaņģēlu un teica, otrais viņiem iet ārā? Nav viena, ir divas reizes konkrētas. Un vienā viņš teica, es būšu ar jums līdz laika beigām. Vai jūs ziniet, par kāda laika beigām iet runa? Daži nojauši, es domāju. Jūs esat gudri. Un tas ir būtiski. Jo pirmajā reizē, kad viņš sūta viņus nacionāli sludināt Izrēlu, ebrejus glābt, viņš sūta viņus ārā, viņš saka, neņemiet naudu, neņemiet divas drēbes, mēs runājam par to. Jūs ejiet līdz Jēkabpilī un nākiet atpakaļ. Līdz Ogrei aizšaujiet un nākiet. Izstāsiet visiem, un ja viņi jūs pieņem savās mājās, lai miers ir uz viņiem. Bet jūsu uzdevums ir izstāstīt par to, kas tiešām notiks, lai viņi izglābtos, lai viņi zinātu, kas ar viņiem būs. Kas ticēs, kas jūs sapratīs, tie tiks izglābti. Kur un kā? Jeruzalemes karā. Aions vai kosmos. Divi dažādi vārdi, kas tiek izmantoti grieķu valodā. Viens runā lokāli, viens runā par laikmeta beigām. Mēs to neievērojam. Mēs ievērojam to, kad ir maldus mācības. Bet mēs nezinām, kāpēc nelasam Bībeli un neievērojam tas, kas tur ir rakstīts. Kas tur ir rakstīts? Šodien mēs nedzīvojam 17. gadā vairāk. Jeruzalem un laikmets. Šīs pasaules laikmets, par ko runā Jēzus, ir mūžas, baustības, beigas. Tieši tāpēc romiešiem, tavu mīļākā vieta, nāve ir uzvarēta. Vecā derībā ir genūkšt, viņi ir beigusies. Tu nevari mironi pacelt gaisā. Saprotiet? Tu dzīvo jaunā derībā, tu dzīvo jaunā pasaulē. Sāc dzīvot, un tā ir otrā reize, kad Jēzus saka, hei, tagad ejiet un sludiniet. Tagad ejiet un māciet. Ko? Pēc uz ķeršanu. Viņš nesaka to. Ejiet un sludiniet, ka visa pasaule ir grēcīga. Ejiet un pasludiniet to, ka visi ir slikti. Nemācam viņš. Viņš saka, ejiet un māciet to, ko es jums mācīju. Pie kā es jūs turēju. Ejiet un sludiniet, ka debesu valstība, ka jums ir tēvs, ka jums ir tēvi, ka jūs atrodieties debesīs. Ejiet un to sludiniet. Nemāciet cilvēkus par to, kas jau ir padarīts. Ok? Halleluja. Lūk. Velns šķēļ Dievs apvieno, par to es runāju. Ja mēs ejam jaunajā derībā, mums ir jāiet pilnvērtīgi. Un tas, ko mēs mācāmies, ir nevis coachings, pareizi biznesa modeļi. Vai mēs mācāmies kaut ko uzklausīt cilvēkus. Tā ir visa tehnoloģija. Bet mēs mācāmies galveno. Un šeit mēs mācāmies sajust Dievu klātbūtni. Saprast, kas ir svētais gars. Un no otras puses, zini, es gribu apvienot tos kristiešus un pateikt, mīļie draugi, mums ir viena tēvija. Un tas, kas mums patiešām ir jāsludina, ir tas, ka nevis caur grēku mēs brīvojamies, bet tāpēc, ka Jēzus pilnvērtīgais darbs, pilnvērtīgs Jēzus darbs, krustā un augšām celšanās, ir absolūti padarījis visu iespējamo, lai mēs sauktos viņa bērni ar izvietošām sekām, ar to, ko mēs varam izmantot. Šodien svaidījums, kur es jūtu ikdienas dzīvē, viņš nevairojas no manām lūkšanām vai lasījumiem Bībeles. Kaut vārds. Mana tā spēcīgākā atklāsme ir tas, kad es apsēžos vienkārši, un es sēžu citreiz domāju. Es gribu vairāk saprast to, kas ir debesu. Es gribu saprast, kas ir debesis. Un tajā brīdī, kad es saprotu, ka es esmu Jēzu, viņš ir manī. Es esmu tēvā un atpakaļ. Un ka man ir svētais gars šeit. Man svaidījums aug tajā brīdī. Es burtiski jūtu debesis. Goda vārds. Burtiski jūtu debesis. Un es saprotu, ka tas ir būtiskākais. Tas ir būtiskākais. Jo ja mēs runājam par nopietniem kristiešiem, par nopietniem mācītājiem, uz kuri nes uz sevīm spēcīgu svaidījumu, gan miroņus, kas ceļ augšā, gan evaņģelizācijas, dziedināšanās un tālāk, es domāju vienu. Tas pats Benī Hins. Vai mēs neatrodam Benī Hinā nepareizas mācības? Atrodam mēs. Es nesaukšu tos sprukstiņus, kur tagad kaut ko māca Rīgā un sver, kā kurš runā. Bet runāsim par Benī Hinu, kas ir admirālis garīgajā pasaulē. Come on, viņam ir kur piesieties. Jā, bet ir kaut kas cits, es domāju, kāpēc viņam ir tāda klātbūtne? Tāpēc, ka viņš ir sapratis, kas ir tēvs.
Viņš var runāt nepareizi, viņš var kļūdīties, bet viņa prāts, viņa būtība ir iestādīta debesīs. Viņš ir sapratis, kas ir debesis. Viņš ir sapratis, ko nes paradīze. Nevis tehnoloģijas, nevis 3 stundas lūgt, nevis lasīt Bībeli, bet tā ir iekšēja pasaule, ko cilvēks ir sapratis. Viņš ir atļaujies uzticēties svētajam garam. Viņš ir atļaujies reaģēt, ka tev Dievs saka, dari tagad. Dievs saka, dari tagad. Tajā brīdī viņš vienkārši izliek. Ja tu ej un dari, viņš izliek. Jūs esat tik dažādi cilvēki šeit, un katram no jums ir šī, ko es teicu, tā forma, kas tu esi. Viens uzliek slimniekam rokas, un tas ļoti ātri notiek, jo vienkārši Dievs tevis ticība. Vai jālūdz visiem par slimniekiem? Nu jā, ja nepieciešams. Lūdziet visi par slimniekiem. Vienam varbūt tas vairāk notiek, citam mazāk. Cits varbūt nevar mierīgi gulēt, un viņam runāt ar cilvēkiem. Vienkārši nāk tāda mīlestība vairāk, kad cilvēki gatavi vienkārši teikt, ziniet, es gribu tādu Jēzu. Kāds ir jums? Saprotiet? Tev nav vajadzīgs nekāds pārliecināšanas spēks, vienkārši tā dāvana strādā. Ja? Ok, bum, tas ir viņš. Cits ir lūdze, cits var sēdēt naktis augšā un lūgt, un viņam ir tik, līdzjūtīga sirds, ka viņš ir spējīgs to sirdi veltīt, un viņš vienkārši tie lūdzē. Ja, ka viņi lūdz, viņš stundām lūg. Ļoti labi, tā ir debesu valstī. Cits ir strukturēts, viņš ir skolo, viņš nāk un skolo. Cits redz vīzijas, tas ir pravietis, viņš māk izskaidrot. Ja? Ļoti dažāds, bet visi ir Dieva bērni. Visi ir Dieva bērni. Vēl bija tāds topiks, ko es gribēju pateikt šodien. Vai Dievs soda, jo pārmāca? Un Ebrejiem 12.6, jo ko kungs mīl, Ebrejiem jaunā derība, Ebrejiem, ko kungs mīl, to viņš pārmāca. Un šausta katru, kas ko uzņem par dēlu, tāda raksta vieta. Esat dzirdējuši, vai ne? Amen, halleluja! Tagad vēl kaut bikses viss nost un dabonu tagad. Un te es sēžu domāju, kāpēc jūs to citējat, draugi? Jūs gribiet redzēt draudzē nelaimīgus cilvēkus un pārmācītus un sodītus, vai tomēr mēs runājam draudzē par to, ka mēs esam glābti, laimīgi un uzvarā. Tad kāds ir tas process? Tad cilvēks, ka viņš nāks uz draudzi, vai viņš nāks pie Jēzus, mēs viņu jau brīdinām. Tātad tu nāci pie Dievu un tu dabūs iekšās. Halleluja! Kā daudzi saka, es atnācu uz draudzi, man līdz tam brīdim, kamēr viss bija līdz tam brīdim, kamēr es atnācu pie Dievu, vai varam teikt, uz draudzi, man dzīvē viss bija kārtībā. Un tad sākās. Un ziniet, kas sākās? Bieži vien ģimenēs tā. Kad viena vīrs atnāk pie Dieva, sāk iet uz draudzi notrādāk, un tad sākās. Kurš no viņiem būs lielais kalpotais? Kurš ir tas svētais, kurš nedrīkst traukas mazgāt mājās? Kuram ir lielāks svaidījums? Kuram tagad ir jāiztaisa mute? Un kuram ir jārunā? Labi. Un tad sākās nākošais, piemēram, ot tev nav atklāsmi. Un es atceros, arī manā praksē ir bijis tā, ka muļķīgi es tik daudz enerģijas zaudējis, es vienkārši tik drausmīgi dusmojies. Vienkārši, viņa nesaprot, es taču saprotu, man taču ir atklāsme. Un tad svētais gars saka, tu nomierinies, tāpēc, ka tev lielā atklāsme būs, tu aiztaisīs mutu un paīst. Man, saka, man. Tā, mīļie draugi. Un tam vispār man nekāds sakara. Tas vienkārši ir, pēc tam darba vietās, ļoti labi atceros, kad bija tāds laiks, kad es biju aktīvs kristietis, un jā, stāstīt par Dievu bija labi, bet vai es darīju to visur un vienmēr un pareizi un klausoties Dievā, es nevarētu tā teikt. Man bija diezgan daudz visādi strīdi, visādas diskusijas ar nevajadzīgas vārdu apmaiņas ar draugiem, komandā, darba biedriem, kur es vienkārši gribēju pierādīt savu taisnību. Jā. Ok, labi, vienu reizi es tikai varu dzīvē nosaukt, kad pateicoties kautiņam par Jēzu cilvēks glābās. Bet tas ir viena reize no 300. Tas procents ir ļoti maziņš. Es domāju, viņš būtu tāpat glābies. Vienkārši ar mīlestības dāvanu. Okay? Tā kā tas viss ir ļoti, ļoti nepareizi. Mēs esam nākuši no tādas vergu mentalitātes. Un man liekas,
Tas ir būtiskākais, mums ir jāieroga. Kad ne jau evaņģēlijs, ir Bībele, ir rakstīta. Līdz sevišķi mēs lasām Mateja beigas, un mēs redzam, ka Jēzus brīdina. Mēs citās vietās redzam, kad iet runa par antikristu. Bet citās vietās mēs runājam un redzam, ka ir, piemēram, laiks par cilvēku, kurš reprezentēs pilnīgu bezlikumību, garīgu bezlikumību. Ja? Tā kā vēlna dēls, teiksim, mēs varam tā viņu. Un tam visam ir skaidrojums, un tam visam ir konkrēti vārdi un uzvārdi. Saprotiet? Un tas neatiecās šodien uz mūsu dzīvi. Vienkārši neatiecās, jo tas ir bijis. Un mums ir jāsaprot, ka mēs lasām Dieva vārdu, kāds ir vēsturiskais faktors un kāda ir ģeogrāfija. Kam, kad, kas tiek teikts. Un Jēzus vienkārši novilka strīpu. Lasiet, jebkuru evaņģēliju un lasiet beigas. Un viņš teiks, tagad ejiet un sludiniet, stāstiet visai pasaulē, ieskaitot pagānus, ieskaitot viņus. Tur vairs nav nekas cits kā stāstiet, ka es esmu labs, stāstiet, ka mans tēvs ir labs, stāstiet augšām celšanās, stāstiet debesu valstī, stāstiet uzvaru. Tas ir labā vēsts. Mēs sakam, labā vēsts Kristus mīlestība, bet tu dabūs iekšā tik līdz tu kļūdīsies. Miksēta greisa, miksēts evaņģēlijs. Un jo jūs vairāk to redzēsiet, jums vieglāk būs dzīvot. Un jo kristietība to ievēros vairāk, mums būs daudz vairāk draudzes, mums būs pilnvērtīga dzīve. Mēs netērēsim laiku uz muļķībām, lai sodītu, bet mēs tērēsim laiku uz dziedināšanas aizlūgšanām, uz naudas ziedošanu, tiem, kuriem trūkst. Mēs veltīsim laiku tiem cilvēkiem, kuriem reāli vajag palīdzēt. Reāli ir cilvēki, kuriem vajag palīdzēt, kuriem nesanāk. Un mēs veltīsim laiku viņus apmācot, un mēs veltīsim laiku viņus iepazīstinot ar debesu realitāti. Jo debesīs ir arī savu kultūru. Un mēs par to runāsim ar cilvēkiem. Un mēs dosim viņiem labo vēstu. Halleluja! Tas ir finanses, tā ir uzvedība, tās ir citas normas, tā ir attiecīga ķēniņu reprezentācija, tā ir cilvēku vispār citi domāšanas veids. Nevis verdzība, nevis kalpošana. Es te nestāvu tāpēc, ka man jākalpo. Man ir ko darīt. Es stāvu tāpēc, ka es savādāk nevaru, tāpēc, ka es esmu Dieva dēls un es gribu atzīt to, kas ir no viņa. Tāpēc es to daru, nav cita iemesla tam. Mums ir viegli paņemt tagad izraut no Ebrejiem 12.6, es kļūdos ar tekstiem, jo man laikam brilles, kā es saka, gribās. Bet jo ko kungs mīl, to viņš pārmāc un šausta katru, ko uzņem par dēlu. Te vispār te šausta, atslēgas vārds, un tad ir ne visus uzņem, viņš saka. Aha, diņš. Un tad es domāju, Pāvil, kas notiek? Tikko tu 10, 8, 9. Dievs ir pabeidzis visu. 10, 2, 1. Jauns gars, jauns spēks ir in the order. Ko tu te runā? Kas tas tāds ir? Romiešiem. Te ir ebreji. Es saku, kādā? Un es sāku skatīties, kur tas atrodas? Kam viņš to saka? Kāpēc tas erors notiek? Pirmais, kas man nāk galvā, vai ir vēl kaut kur šāda rakstu vieta? Ir kaut kur vēl šādi rakstu vieta? Izrādās, ka ir vēl kaut kur šāda rakstu vieta. Kā jūs domājat? 3 miniet. Kur? Vecā derībā. Neguļiet. Es esmu vārnā šokad. Nu, bišķi vēl. Tas ir spēcīgi. Tātad mēs noskaidrojam, ka šī rakstu vieta ir arī vecajā derībā. Salamana pamācībās. 3.11, 12. Mans dēls, nenicini tā kunga pārmācību, un lai tev neapnīk viņa brīdinājums, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Gluži kā tēvs dēlu. Kas tam ir viņš? Kur ir tev rakstot? Ir. Pārmāca. Tagad es domāju, ka es esmu noskaidrojis, ka šī ir Pāvila runāta rakstu vieta jaunajā derībā, bāzēta uz veco derību, es domāju. Bet, kam viņš to saka? Japāņiem, latviešiem, krieviem, ebrejiem.
kurš latvietis vispār saprastu, par ko iet runa. Ja tu latvietim tajā laikā pateikt, ko mīl to pārmāc, un vēl vārds tas kungs. Es domāju, kas ir tas kungs? Tas kungs ir šis te, kā tas saucās, cilts kungs, viduslaikos, piemēram. Kaut kāds ķēniņš tur ādams, tas kungs. Ja? Viņš nesaprot vispār, par ko iet runa. Ja? Es runāju jums, es zinu, ka daudz par to mēs esam interesēti sarunās runājuši, bet es arī zinu, ka mēs filmējam. Un tas aizies, lai šī vēsts aiziet vienkārši līdz 1000 kristiešu. Sākiet to sadzirdēt. Lūdzu, mīļie cilvēki. Vienkārši tas vārds ir domāts Izraēlam, jo viņi zina no bērnības. Jebkurš PSRS laika, bērni zina, kas ir krokodils Gena. Ir tā. Tas pats. Jebkurš izraēlietis lasīs Salamana pamācības. Jebkurš izraēlietis zina, kas ir Daniela, pravieša Daniela grāmata. Un tad Jēzu mēs lasām, un Jēzus vienkārši viens pret vienu klibīs. Tur būs tā. Pēc tam mēs lasām atklāsmes grāmatu, un vienkārši copy-paste. Daniels. Tikai tas pašs alegorijas, viss tas pats. Un no mākoņiem viņš nāks. Un mēs viņu redzēsim. Un skaidrs un pravietis runā, viss kārtībā. Easy. Vienkārši loģika. Lūk, ir šī rakstuvieta, un lūk, kas notiek. Viņš runā ar Izraelu, viņš runā ar ebrejiem, viņš viņam skaidro, ka ir taču teikts tur tā, bet es jums saku savādāk, es jums vedu savādāk. Un patiesībā viņš šī te rakstu vietā nevis cilvēkus nogrūž, jeb iestum iekšā nosodījumā, bet šī ir īstenībā Pāvila slēptā žēlastības vēsts, kur viņš saka, ka jūs tagad zināt citu tēvu. Jūs ejiet uz citu virzienu. Es jūs esmu aizvedis tālāk, cauri Kristu, cauri Jēzu. Jūs vairāk tā domāšana nestrādās. Jā, cilvēki saka, kurš mīl tas sodu un pārmāc, bet tas nav mūsu Dievs. Viņš ir savādāks, mēs viņu pazīstam. Par to runā Pāvils. Un gribu citreiz teikt, ejiet ieskrieties ar savu reliģiju. Ejiet ieskrieties, tāpēc jums ir tukšas draudzes. Mēs aicinām visus cilvēkus vienkārši uz šeit pat taisno, kuriem ir vajadzīga glābšana, kuri grib dzīvot normālu dzīvi. Ir tik ļoti daudz kolosāls draudzes, kurās mēs esam bijuši arī. Un nav neviens mācītājs. Es varu nepiekrist daudzām lietām, bet nav neviens mācītājs, kur es tagad nolikt un teikt, ne, viņš ir muļķis. Arī ļoti radikāli cilvēki, kuriem šodien es nepiekrītu viņu mācībām, bet es zinu, ka viņi zina Jēzu, es viņus atbalstu. Mēs visi zinām, ko nozīmē būt. Daudz esam redzējuši un bijuši, piemēram, Alana Parjāns kopā. Un kolosāls mācītājs un kolosāla mācība. Tā ir laba vēsts un ir tādas draudzes vēl Latvijā. Vienkārši sākiet mosties, kristieši, sākiet iet tauta uz debesīm. Es vienkārši gribu atbalstīt. Es gribu apvienot. Tas ir Kristus gars. Nevis es tevi izslēgšu, nevis es tevi izdzēsīšu, nevis es tevi padzīšu, bet es atveru durvis uz abām pusēm. Nāc iekšā. Ja gribi, ej ārā. Pārbaudīsim, cik daudz tu saņem, vai cik daudz tev ir sapratni par debesīm. Un kāds ir fundaments. Es noņemšu laulības attiecībās fundamentu. Nē, noņemšu draudzībā. Visu laiku par laulību nav ko runāt. Arī nav galvenais dzīvē. Draudzība. Noņemsim to, kad var arī nedraudzēties, teiksim. Es vienkārši, ir nedraudzība. Es saku, var arī nedraudzēties, var noņemt to. Noņemsim tādas robežas. Vienkārši var iet katrs uz savu pusi. Kāds ir savu pusi? Mums nesakrīt. Bum! Ja tu gribi draudzēties, vai tu veltīsi laiku tam? Vai tu veltīsi laiku, ko nozīmē draudzēties? Kur ir points? Kāpēc tu ar to cilvēku draudzējies? Vai tas ir pienākums? Vai man vienkārši pateica, ka man jādraudzējās? Vai tas ir tomēr cilvēks, ar kur es gribu būt kopā? Un varbūt ir kaut kas tajās attiecībās, kā mazākais āķīts, ko tu vēl vari atrast un pateikt, hei, es saprotu, es gribu to savā dzīvē. Es gribu tevi savā dzīvē. Es runāju tikai par draudzību. Jo, ja es tevi atbrīvoju, ja es tagad noņemu tās važas nost, viņi nedrīkst šķirties, viņiem ir bērni, viņiem ir tas, viņiem ir šis,
Es saprotu, ka tagad kancelēšana tūlīt sāksies no šī video momenta. Neuztraucieties. Es saku, es eventuāli noņemu visas jūsu robežas. Un es nolieku uz pārbaudu, kur ir tava mīlestība pret to cilvēku. Kāpēc tu vispār ar viņu gribi būt kopā? Vai vispār ir jēga ar viņu būt kopā? Kas tas ir, ko jūs sauciet par būt kopā? Kas tas ir, ka tu nāc uz šo draugu? Kas tas ir, ko nozīmē? Es varu aiziet uz citu draudzi, es nevaru aiziet uz citu draudzi, es esmu tajā. Ko tas nozīmē? Durvis ir atvērts. Ej un nāc, kā tu gribi. Esi brīvs. Punkts. Kas ir tas, kāpēc tu nāc uz šeit? Kas ir tas, ko tu te meklē? Kas ir tas, kas tev liek pacelties uz debesīm un pateikt, Jēzus, tu esi labs? Vai tu zini, kas ir tas? Vai tu priekš sevis to esi definējis? Tas ir jautājums. Tas ir ārķis. Tas ir fundaments, ko tu te dari, kuri tavi draugi, kāda ir tava ģimene, un vienkāršāk ir pateikt, tu man nepiekrīti. Oro, tu man nepiekrīti. Dzēsts. Ja? Vienkāršāk ir pateikt. Ejam, šķirsim, darīsim to. Es ar tevi negribu redzēt, tu runā pretī man. Draugiem, man ir tādi pāris čovi bijuši, un pa muti gribas iedot. Bet nē, tu domā, nāc, tomēr, pagaid. Tomēr viņš ir šķiet cilvēks. Nē, viņš kļūdās. Viņš šobrīd kaut kur ir, viņš ir kaut kādā posmā. Un lai Dievs tev dod gudrību, to nosvērt un saprast, kurā brīdī ir jāiet ar to cilvēku, teiksim, un kurā brīdī tomēr ir jāpasēž un jābūt. Bet viņš ir foršs džeks tomēr. Vai viņš ir foršs cilvēks, vai viņš ir foršs meitene. Viņu Dievs mīl. Tur ir vēl cilvēks. Teiksim tā. Ja es uzdodu savu jautājumu, tad es nāku šeit, tāpēc, ka es zinu, ka šeit ir brīnuma atmosfēra, un es zinu, ka jā, ārpus visiem pienākumiem šeit ir reāls dzīves Dievs. Un es zinu, ka šīs te Dievs dod mums, es arī saņemu, ne tikai jūs saņemat. Arī es saņemu šeit Dievu. Svaidību, gudrības. Un tas ir nevis process, bet tas ir iekšā tur. Nevis kaut kāds process, bet iekšā tur jau debesīs. Tā ir tā kvalitātes zīme, tā kā lakmusa papīrīts īstenībā, nevis noslēgtas durvis un robežošas, bet atvērtas durvis. Un tad tu redzi, kas ir kas un kā viss notiek. Un tu redzēsi, kā viss dzīvē mainīsies. Un tu redzēsi, cik tev būs forši cilvēki apkārt un cik daudz Dievu tajā, jo tu vienkārši dos viņiem brīvību. Ok? Ja jāiet. Tu gribi kaut ko dzīvē uzzināt. Nākošais topiks. Tu gribi kaut ko uzzināt, un tu vēl nesaproti. Es redzu divu tipu cilvēkus par šo mazo laiciņu. Mēs esam, man šis laiks ļoti dārgs, pierādīts ar mūsu trešdienām, piemēram. Un ar atsevišķām tikšanām, kur es piedāvāju cilvēku, jums ir jautājumi. Sazinieties ar manīm. Man ir telefons. Pagaidām šitāds. Viņš arī strādā. Drīkst uzrakstīt. Drīkst sazvanīt. Labāk uzrakstīt. Un sarunāsim tikšanos, sagatavo jautājumus. Ja tas ir radikāli tavai dzīvei, vai tu ietu no draudzes projām, vai mainītu savu dzīvi kaut kādā veidā, vai vispār kaut ko darīt dzīvē. Telefons. Es tev apsolu, es darīšu maksimāli visu, lai es tev paskaidrotu un iedotu atbildes uz taviem jautājumiem. Bet šitie visi mīļie cilvēki, kur nāk trešdienās, piemēram, mums ir Grace School. Mīļie, super! Tik daudz jautājumu, tik daudz atbilžu. Viss notiek. Jūs te reāli esat veltījuši savu laiku. Un es veltu savu laiku, un mums ir rezultāts. Citi cilvēki, kas mūsu draudzē, kur mēs atsevišķi tiekamies, viņi saņēmuši atbildes, viņu dzīves mainās, viss notiek. Pirms tu neesi to izdarījis. Es neticu tam, ka tu esi vīlēs, es neticu tam, ka tu nesaņem, es neticu tam, ka tu esi mēģinājis, es neticu nekam šitam visu. Tu nes man zvanīt. Easy peasy. Tā kā es ļoti gribēju no sirds vienkārši pateikt, es ļoti to novērtēju. Tagad, kurš grib zināt, kas ir antikrists? Kurš vēl nezina? Kurš grib zināt? Oficiāli, ko nozīmē antikrists? Ok, antikrists parādījās Bībelē, kā jēdziens, bet pēc tam, tu izstāstīsi sievai, ja? Pēc tam ļoti interesanti, kad ir tāds vēsturiskais
labi, neizmantosim tos grūtos vārdus, bet ir tāds skatījums, un varbūt kristietībā esiet redzējuši, kur veseli dievkalpojumi mācības tiek būvēts, ka šis laiks ir, tur teiksim, antikristu laiks, un tas valdnieks ir, šobrīd simbolizē tādu vietu no atklāsmes grāmatas un tā tālāk, un mēs meklējam to saucamo lielo bubulu. Es par to runāju arī Facebookā, variet apstīties. Tas vēsturiskais, tā tehnoloģija, viņa principā ir antibibliska, bet bija tāds laiks, kad, piemēram, luterāņu mācītāji uzskatīja, ka Romas katoļu baznīca ir tā kā antikrists, jo viņi taču cīnījās pret antikristu. Ja? Un ir pat zināms, ka tas Dieva vārds, viņš tika pamainīts. Un pamainīts ļoti gudri, ka bija vārds antikrist, ko tiešām izmantoja Bībelē, ko mēs lasām Pāvils. Šis vārds saņēma piedeikli, un tas bija no parastas domāšanas formas, ko izplatīja Nikolaīdi un vēl gnostiķi, kas nepieņēma Jēzu kā Dievu dēlu garā. Bet viņi pielika the antikristu. Un viņš kļuva par personu. Viss. Tagad, ja mēs šito nezinām, un jums to visu māca skolā, dievkalpojumā, tu meklē antikristu. Kurš tad ir tas ļaunais bubulis, tas antikrists? Bet tu nezini to, ka patiesībā tas ir vienkārši domāšanas veids, ar kuru cīnījās apustuļi pirmajā draudzē, kas bija parasta lieta. Pret Kristu. Jā, tā bija mācība pret svaidību, mācība pret Kristu. Ja? Tagad parunāsim par to, kurš tad ir tas kas tad ir? Labi, par zvēru. Par zvēru, ziniet, ja? 6. Jā, ziniet, neviens nedrīkstēs ne pirkt, ne pārdot. Gaidiet šito laiku, būs tās, nes. Kas tur ir? Pirks pārdot? Ko jūs bija tad? Kas? Какой bija tad? Jā, ļoti līdzīgi. Jā. Un mēs, protams, uzreiz sakām, pēdējā laika ir klāt. Viss. Bet baigi interesanti, ka mēs aizmirstam, ka debesu valstība ir kā ierogs. Ka mēs aizmirstam, ka debesu valstību neuzvarēs neviens. Bet šito mēs atceramies. To 666 zvēru zīme. Nu, davai, draugi, kas ir zvēru zīme? Nu? Jā. Saņemiet. Tirgus placis. Jā. Vārti, tur bija tas statuja. Nerons statuja. Zvērs, tātad visa tā laika cilvēki zināja, kurš ir zvērs. Nerons. Tas bija Romas imperators Nērons, kur visi zināja, viņš ir dzīvnieks, viņš ir zvērs. Tas, ko apraksta, ko viņš strādājas ar cilvēkiem. Viņš bija dzīve elle uz zemes. Un bija. Un cilvēki, kuri gribēja tikt tirgu iekšā, viņiem bija jāmaksā nodeva, pateicība. Nērons statujai. Jāpielūdz Nērons. Lai viņi tiktu, viņi to izdarīja, viņiem uzspieda pelnu zīmi, un tad viņai tika tirgu, un viņi varēja pirkt, pārdot un vispārējo. Bez tādas zīmes viņi neko nevarēja darīt. Labrīt. Lai visu to saprastu, ir jānāk uz žēlastības skolu un mācīties. Es gribu noreklamēt, mums bija tāda pusēši, to mēs droši vien griezīsim ārā, bet es gribu noreklamēt. Mums ir 2 viļņi, un mums ir vēl palicis, mēs mācāmies šobrīd žēlastības skolā 2. kursu, kurā mēs mācāmies šobrīd par pēdējiem laikiem, par Jēzus pēdējo pravietojumu. Mēs esam jau izmācījušies, mums vēl iet atklāsmes grāmatas fināls, lai saprastu pilnu Kristus uzvaru. Bet tas ir jau 2. kurs, bet mēs ņemsim arī 1. kursā. Es aicinu jūs pieteikties, man ir vienalga no kuras draudzes jūs nākiet. Nav nekāda slepenā plāna. Bet es saku tādu lietu, ja jūs gribat saprast Dieva žēlastību, jums ir jāsaprot, kas tas tāds ir. Un 1. kurs žēlastības skola ir izgājis, un par to mēs runājam pirmajā grupā. Tas ir svarīgi. Tā kā, nu jā, ļoti vienkārši.
Par Nērodu mēs saprotam, Antikristu mēs saprotam, zvēru zīmi mēs saprotam, un vēl ir tas, kurš īstenībā ir tas, kurš ir pret likumu, nelikumības bērns, ir tāds jēdziens, viņš Tesaloniķiešiem parādās, uz ko bāzē reliģijos domāšanas. Tas ir Jānis Levijs, Džons Levijs, Jānis Levijs, kas bija Izraels pretkustības pret romiešiem vadītājs, dēļ kuru faktiski arī Jeruzalem iekaroja. Bet par to mēs tiešām runājam dziļāk skolā. Tā ir. Tātad, ko es domāju, kas ir tas, kas jums ir jāsludina vai mums ir jāsludina draudzē? Mēs nesludinam ne grēkapziņu, mēs nesludinam ļaunumu, bet mēs sludinām Kristus paveiktu darbu un mēs dzīvojam Jēzus uzvarā. Un tas ir apstiprināms ar zīmēm, vārdi apstiprinām ar zīmēm. Mums nav jātērē laiks tur, mums ir jātērē laiks tur, kur mēs patiesībā esam savādāk. Mēs vienkārši dzīvojam kaut kādā feikā pasaulē. Katru reizi nākam, es katru sestdienu vienkārši stāstīju, cik balsas vai ir svarīgs vai turēt balšas, un jūs katru reizi iet no šiem cārā turētos, ja man sanāks to balsu piepildīt. Un katru reizi jūs viņu nepiepildīt. Katru reizi. Jūs nāk atpakaļ uz šeien un nāk privātu konsultācijās un lūgtu, brāl, aizlūdz par manīm, es esmu grēkojis. Es skatījos ne to filmu un izdzēru 2 glāzes vairāk, kā es biju domājis. Un es katru reizi tev teikt vienu to pašu klausies, Jēzus, tev mīlu, es uzlieku tev rokas un tu jūti Dievu klābu, un es saku, ka esi brīvs, Jēzus vārdā, Dievs tev piedod, tu esi man izsūdzējis man grēkus. Es saku, pagaidi. Sanāk tā, ka mēs dzīvojam kādā vāverē riteni. Un izrādās, ka Jēzus līdz galam darbu nav pabeidzis. Un te ir dīvaini. Vai tad Jēzus mērķis, atcerieties dievkalpojumu šodien es noskatu, mērķis ir kas? Vai tad Jēzus mērķis nav tevi glābt? Vai tad Jēzus mērķis nav tevi dziedināt? Vai tad Jēzus grib tā sačakarēt tev prātu, lai tu katru reizi kā kristietis dzīvo vienkārši šizofrēnis kā pasaulē? Dievs ir labs, Dievs ir slikts, Dievs ir labs. Tā taču nav. Vai tad Jēzus ir nepietiekams? Kāpēc tad viņš bija? Kāpēc viss tas upurs bija darīts? Kāpēc mums ir vajadzīgs Jēzus tagad? Tāpēc, ka mēs jau dzīvojam viņu uzvaru. Mēs esam tur, mums ir jāiemācās dzīvot, mums jāspēj. Bet viņa mērķis ir tevi glābt. Jo stiprāk mēs glābim vajāko. Burtiski tā. Tu esi vajākais, ok? Jā. Un mēs zinām 100 stāstus. Un es to varu apliecināt kameras priekšā. Ir ļoti daudz vīriešu un sieviešu, kur liekas, ka viņi ir pēdējās zaņķīs savā dzīvē. Bet uzticoties Jēzum un vienkārši atļaujot viņam darboties un viņus atbrīvot no atkarībām, no cilvēciskām atkarībām, no manipulācijām. Jēzus viņus ir atbrīvojis tajā brīdī, kad viņi to sapratuši. Un tā ir tā metanoja. Tas ir tavs atjaunotais prāts, kur tu sāc dzīvot pa jaunu, jo tu esi brīvs. Tu esi brīvs. Un tur, kur tev loka vilkās, tur, kur tu gāji vakar uz to veikalu paņemt lieku pudeli, šodien vairs tu neies, tāpēc, ka tu negribi. Bet tu saproti, ka nav kaut kas, man ir pietiekami. Iespējams, ka Dievs iejaucās pārdabiski un vispār nobloķē tev tādu ceļu. Jauna dzīve, forša dzīve, uzvaras dzīve. Okay? Pasaule un viltus mācība. Tagad es gribu, lai jūs sadzirdēt. Jebkura ir viltus mācība. Nopietni. Jēzus runāja par viltus mācībām, viņš runāja par Jāni Leviju. Viņš teica, ka pēdējā laikā celsies viltus pravieši. Jānis Levijs, piemēram, Pāvils runā par viltus mācību, par Nikoloīdiem, Gnostiķiem un Antikristu, kas bija pret svēto garu. Jēzus runā par pēdējo laiku praviešiem, viņš runā par Jāni Leviju, kurš samusināja 20,000 cilvēku armiju. Un viņi cīnījās ar Ananiju. Un Ananijas ar citu parādās apostuļu darbos. Ananiju, jūs atcerieties augstais priesteris Ananiju. Un tas ir tas, ar kuru Jānis Levijs cīnījās. Jo Ananija mēģināja flirtēt un mēģināja kaut kā samierināties ar Romas impēriju. Viņš mēģināja vispārēju mieru Jeruzalemē uzturēt. Tā kā, bišķiņ tur, bišķiņ tā, kā jau ebreji vēsturiski man darīja. Bet tas Levijs, viņš bija samusinājis milzīgu tautu, viņš teica, ka es esmu jaunais Jēzus, es esmu Mesija, es jūs izglābšu.
Jēzus arī to teica, kad viņš ir Mesija un viņš viņus izglābs. Un 17. gadā bija karš, viss piepildījās un tā notika. Bet tas Jānis Levijs bija tas, kas viņš cēlās kā alternatīvu. Viņš neticēja nekam, viņš neticēja nevienam Dievam. Viņš neticēja nevienam. Viņš teica, es esmu Dievs, es jūs palīdzēšu, es jūs glābšu. 20,000 armīņu aizgāja ar viņu. Un viņi gāja pret, tas bija grupējums, kas reāli cīnījās pret romiešiem. Tā veidā, tā galā arī, kad viņi sadedzināja ēdienu, kad izcēlās provīzijas sadegšana visi Jeruzalēmē, tas arī bija iemesls, kāpēc Jeruzalēmu iekaroja. Jo sākās bats, mēris un kanibālisms. Īsos vārdos. Tas ir tieši tas, par ko gāja runāt. Tad pēdējā laikā celsies. Tie ir pēdējā laika. Tagad, kas ir viltus mācība? Viltus mācība, mīļais draugs, ir mācība, kura tevi māca turēt baušus, iet uz sinagogu, iet prom no svētā gara, šķelt un dalīt. Tā ir tā viltus mācība, kas tevi ved prom no dzīva Dievu. Tāpēc, ka Jēzus nekad nav teicis to darīt. Jēzus teica, iet un sludināt, apvienoties, dzīvot, būt veselam, bez darbiem saņemt mūžīgā dzīves dāvanu. Pilnīgi pretēji. Ne? Tā ir mācība. Vispārējais ir viltus mācība. Tagad, mīļie mācītāji, mīļie kristieši, domāju, kas ir jūsos? Kāds dzīvnieciņš jūsos dzīvo? Kāds dzīvnieciņš dzīvo tajā brīdī, kad tev jāreprezentē debesu valstī, kā tēva dēlam, kā dēva meitē? Kāds dzīvnieciņš dzīvo, ka kāds tev nepiekrīt? Kāds dzīvnieciņš dzīvo, ka tev neklausā? Un tu redzēsi, kurš izvēlas pareizās darbu. Kā man turēties gaismas pusē? Pajautā sev. Pajautā svētā garā. Pajautā tam, es esmu labi, es esmu gaismas pusē šajā brīdī, un man kā ir iepārusies kaut kādos duļķos. Lai mēs nebūtu reliģijos, mūsu dzīvē ir dažādas situācijas, kuras mēs risinām uz zemes. Tie ir rēķinu apmaksas. Tās ir attiecības ar draugiem, tās ir attiecības ar darba devējiem, tās ir attiecības ar mūsu biznesu kaut kādā vidē kā tālāk. Un nevienmēr šiem cilvēkiem ir tāda pati sapratne par to, kā jums. Lai Dievs jums kaut gudrību. Mums ir jāmāk šeit uz zemes, slēgt pareizi līgumu, mums jau ir pietiekami gudrība, lai mēs varētu saņemt promociju darba vietās un lai mums būtu pietiekami daudz līdzekļu, lai mēs būtu veseli, mums būtu labs mikroklimats sabiedrībā. Bet vienmēr uzdodiet to jautājumu, kur ir tā gudrība, kur viņa man ir vajadzīga, kurā brīdī, lai teikt par to, šis cilvēks ir ar Dievu. Cilvēks ir ar Dievu, viņš zina, ko viņš runā. Lai Dievs jums dod to gudrību, tas ir no svētā gara, tas ir vairāk. Un finālā. Mēs augam. Svētais gars, es teicu, man māca. Mēs augam. Es varu redzēt, kā aug, piemēram, man līdz cilvēki, kā mani draugi aug, kā mēs augam. Un es redzu, ka katrs no jums, katrs no mums kādā disciplīnā ir kaut kur labāks par citu. Ja? Ir kaut kādas disciplīnas savā dzīvē, kurā tu esi labāks par citiem. Vai kas tev dod prieku. Tāpēc, teiksim, ja mēs skatāmies vispār uz dzīvi, mēs mācāmies. Piemēram, kas ir laba sieva? Visi veči uzreiz teikt, jo, tā, kas labi gatavo. Ne visu, bet daļu. Ok, bet kā viņi zina, kā labi gatavot? Viņi ir patērējis laiku tam. Viņi ir mācījusies to darīt. Viņi zina, ko tas nozīmē. Vai cilvēkam patīk mazgāt traukus? Tikai ja vienīgi kā psiholoģisks treniņš. Saprotiet? Bet tu to ej un dari, un tu to mācies, un tu esi skili. Cits māk nagu iesist, cits māk koku nozādiet un iestādīt, un tā tālāk. Un tie ir skili. Un vien dienu man svētais gars teica, es saku, Denis, vai tu esi liels biznesmenis? Es tikai, nē.
salīdzinot ar cilvēkiem, kuri ir manā vecumā, tajā zonā, kas ir biznesmeņi, uzņēmēji, ir daudz veiksmīgāki cilvēki, daudz labāk prot rīkoties ar līdzekļiem. Vai es mācos par līdzekļiem? Absolūti jā. Vai es dzīvoju šī pasaulē un domāju par naudu? Absolūti jā. Vai es domāju, kā ar viņu strādāt? Absolūti jā. Vai es pelnu? Vai es strādāju? Jā. Jā. Tieši tāpat kā visi. Man ir savu uzņēmēju darbību. Kā bija Pāvilam, apustuļiem, tāpat. Bet es nesaukšu vārdā veiksmīgāks biznesmenis. Te pat blakām man tur ar 5-6 nulēm vairāk ienākumu nekā man. Vai es esmu mūzikā labākais savā jomā? Absolūti. Gan drīz labākais. Es esmu diezgan paškritisks. Labi. Bet es saprotu lietu, teiksim tā. Bet es esmu veltījis 30 gadus un mācījies visu laiku par to. Visu laiku mācījos. Bet jautājums ir tajā, kur ir mans superpowers. Un zini, kur es esmu eksperts? Un to es tev saku. Un es gribu, lai tu esi arī eksperts. Eksperts es esmu Dievu klātbūtnē. Es visu savu mūžu, ko es atceros, kristīgus, esmu bijis klātbūtnē. Es zinu, ko nozīmē dziedināt. Es zinu, ko nozīmē sludināt. Es zinu, ko nozīmē uzlikt rokas. Es zinu, kā kustās svaidījums. Un tiklīdz es aizmirstu par to, un es aizdeju kādām no tām citām zonām, kā galvenajām, man nepārāk labi tur iet. Tāpēc, ka tas nav mans. Es to daru, es trenēju savu spēlēkās šūnas, es trenēju savu komunikāciju. Man ir interesanti galu beigās, kā lietas ir uzbūvētas, kā marketings strādā, un iespējams es diezgan daudz par to zinu, bet nepietiekami. Salīdzinot ar citiem. Svaidījumu es pēju katru dienu. Es zinu, ka es esmu eksperts. Es zinu, kā Dievs kustās. Tā ir mans superpowers. Tas ir mans, tāpēc es savu šeit. To daru. Tā nav piederība vai nepiederība pie tēva. Katram ir savs superpowers. Vai visi var uzlikt rokas? Jā. Vai visi sludina labo vēstu? Jā. Un uz priekšu, un skatāmies, kas notiek. Bet kā iet jūsu biznesu? Kā iet ar jūsu lietām? Nenolieciet to malā. Attīstiet tās lietas. Skatieties, kā tas notiek. Kurā brīdī, kurā virzienā jums uzšaus. Mīļie vīri, mīļās sievas, mācīties būt kopā, kā es variet ģimenē. Kas ir vajadzīgs? Kāpēc? Kas tas ir ģimene? Kas ir paradīvi cilvēki? Vai tie beigās nav tikai pienākumi? Vai beigās tas nav tikai bērnu audzināšana, vai bērnu dārzi, vai skolas, ko mēs tas... Vai mācītāji, kalpotāji. Tikai kalpos tagad. Kalpos. Man nav cilvēks mājās, ir kalpotājs. Man sieva saka, es tev neaprecēju kā džezmeni. Man te nav nekāds saksofonists vajadzīgs mājās. Kā? Es uz saksofonistu? Nekas te saksofonists nebūs. Man vajadzīgs ir vīrs mājās. Tā. Es nezinu, vai jūs man sadzirdiet, bet es apskatieties uz savu dzīves lauku, jo viss ir atvērts, viss ir dots. Jums vienkārši jāiet uz priekšu. Ok, vēlreiz. Sludināt debesu valstī ir mācība, un antimācība ir sludināt gnosticismu, antikristu, ķēdes, saslēgtas rokas, likumu, bauslību un nāvi. Tas ir tas, par ko mēs runājam šodien. Ok, divos vārdos, skatītāji, esiet sveitīti, paldies, ka jūs pieslēdzāties. Es ticu, ka šis dievkalpojums jums atstās pēdas jūsu dzīvē, un es aizlūdzu, lai tieši tagad tava mainās domāšana un tavā telpā ir Dieva klātbūtne, un lai šī dzīves domāšanas konstrukcija ir aktīva tagad tavā dzīvē. Apskaties uz savu dzīvi, pārskati savus stūrakmeņus, lai tu zini, uz kā ir bāzēta to māja, vai tā ir žēlastība, vai tas ir Dievs, vai tas ir labais Dievs, kuru sludināja Jēzus Kristus. Un tad ej un turpini to, kas ir iesākts. Es svētīts par tā. Jā.